No vienas puses, uzņemt labu un izsmeļošu filmu par dabu ir ļoti dārgs un laiku prasošs process. No otras puses, ornitologi jau spēruši platu soli tādā izpētē kā webkameras. Rekur latviešiem mazais ērglis sēž kamerā apskatāms pomarina.lv. Igauņiem melnais stārķis arī tiek novērots no daudziem tūkstošiem internetu lietotāju. Tagad kārta dārzeņu filmām. Tā kā mūsējie bērni kompjuterī to fermu spēlē. Tagad katrs var pasekot, kā aug viņa izvēlētais gurķis, tomāts vai kohlrābis. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai mēs sāktu domāt, kādas izcelsmes produktu ikdienā lietojam. Sākās viss ar ekoloģiju, varbūt beigsies ar lielveikaliem. Skatāmies, kāpēc un kā tas notiek. Zunti, kā tur ir ar to āzi un dārznieku? Tā lūk ir. Nīderlandes, Spānijas, Poļu un visiem pārējiem dārziņu un augļu audzētājiem būs pienākušas nedienas, jo Latvijas zemnieks aicina pilsētniekus kopā audzēt dārzeņus. Vai ne? Vairāk nekā 90% pārtikas lielveikalu balstās uz ārvalstu kapitālu, un tajos iepērkas aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju. Un, protams, šādi produkti ir ne tikai lielveikalos, arī tirgū un mazajos privātajos veikaliņos. Bet straujiem soļiem cilvēki arvien vairāk seko līdz tam, ko ēd un no kurienes pārtikas produkti nākuši. Cilvēki bieži vien jauc, viņiem šķiet, ka tas ir vietējais dārzenis, tas nozīmē, ka viņš ir tīrs, ka tas tā nebūtu nav, jo mūsu zemnieki tāpat mēslo kā Francijā vai Itālijā un tās ķimikālijas lieto. Līdz ar to vietējais nav vienādības zīme ekoloģisks. Latvijā jau otro gadu pēc kārtas noris akcija Audzēsim kopā, kuras ietvaros mēs paši varam dot darbu vietējiem zemniekiem, pasūtot pie viņiem jau laicīgi pavasarī, kad notiek visi sēšanas darbi, sev ziemai vajadzīgos dārzeņus, medu vai arī kādu zosi. Zemniekiem ir ļoti svarīgi zināt pavasarī, kad, rudenī tie kartupeļi vai burkāni, ko viņš būs izaudzējis, nepaliks sapūt pagrabā, bet cilvēki viņus ņems. Saimniecība Avotiņi, kas iesaistījušies projektā, ir bioloģiska saimniecība, kas saglabā tradicionālo Latvijas laukiem raksturīgo kultūra augu bioloģisko vidi un pastāv par to, lai visi dārzeņi tiktu apčubināti ar pašu rokām. Tam diezgan maz pilsētnieki zina, ko no mums lauciniekiem var izspiest, jo mēs varam daudz ko vairāk. Un tās vēlmes mēs varam izpildīt, pavasarī, ja viņš pasūta, viņam ir kaut kas īpašs, ko viņš grib jāist. Tagad esmu iemācījusi pilsētniekus ēst kāļus. Cilvēks var pasūtīt pēc savām interesēm, ko viņš vēlas un kurā saimniecībā viņš to vēlas, lai viņam speciāli to izaudzē. Katrs pilsētnieks un, protams, ne tikai, kas pasūtījis dārziņu saimniecībā, ar web kameras palīdzību var vērot, kas tad ar viņu burkāniem notiek, kā tie tiek aprušināti un ravēti. Arī Mārtiņam, kā pilsētniekam, kuram dārzā aug tikai augļu koki un rūpīgi apkoptie rabarberi, ir svarīgi, ka viņš kopā ar ģimeni var aplūkot dārzā notiekošo. Mēs jau pirkām tās lietas tirgu un centāmies. Kādreiz... Un ārbūs ir pišķīt lielāka pa visām vietām. Jā, bet tad kaut kā uzzinājām par šo iespēju, un tad ieraudzījām, ka tur vēl, ja laicīgi to pasūta, tas vēl izdevīgāk ir, nekā to dara uz tādā dienā, kad tev savajagās. Un vēl forši likās, ka mums ir bērni. Un tad mēs varam internetā skatīties, kā tas aug. Tas nedaudz tā kā tāda spēle. Jā. Varu uzrakstīt ziņu, kas varētu visiem pasakīt ziņa. Jā, mēs varam paskatīties. Mēs varam uzrakstīt ziņu, tur, kā aug. Un vasarā var aizbraukt, kad izaugs nezāle, arī paravēt tos dārziņus pareizi. Nezāles izvilkt ārā no zemes. Salīdzinoši nesen, dažas nedēļas atpakaļ, mēs pasūtījām kartupeļus, vietes, kāpostus, burkānus. Burkānus pasūtīja kaut kādus 40 kilogramus, tāpēc, kad savus klientus arī darbā domājam, tā jābūt, mēs domājam cienāt tā burkānu sulūdenī.
Saimniece Ligita uzskata, ka šāds pasākums ir kā izglītojošs projekts arī jauniešiem. Savos tik mīļajos datoros tagad viņi var lūkot, kā no sēklas izaug dārzenis, vai arī sekot līdzi notikumiem avotiņu ikdienā. Tad, kad bija jāravē, tad tu nenāci. Zandri! Vai tu nesi Sivens? Tad, kad atbrauc pilsētnieks uz šejieni, kad viņš redz to visu procesu, kā tas notiek, un kā viņš dīkst, un kā viņš ir jāravē, un kad viņu novāc, un ka tas ir tavs, ka tu atbrauc vēl, un ka tu viņu vari paņemt pats savās rokās. Es domāju, tā ir pirmkārt jau baigā ticamība, tā ir tavam produktam. No dārziņa pazām augu rudenī, vasarā un pavasarī. Tāpēc arī ziemā vajag ēst to dārziņus un norizēt visus dārziņus. Protams, bioloģiski audzētā pārtika ir mazliet dārgāka. Bioloģiski izaudzētie dārziņi un arī gaļa, viņi ir dārgāki, jo viņi ir pakļauti lielākam riskam saslimšanām vai kukaiņiem vai slimībām. Tāpat arī lielāks darbs tur ir jāiegulda. Mēs jau zinām, ka patiesībā tu nezini, vai tu īstenībā pārmaksā, vai tu pēc tam piemaksāsi par to, ka tev jādzen visi šie nitrāti un pārējās lietas būs ārā. Rudenī, kad dārzeņi tiks novākti, tie tev tiks piegādāti. Atceries, ka piedaloties šādos kopā audzēšanas pasākumos, tu atbalsti mūsu vietējos zemniekus. Tā jau īstenībā ir baiga labā ideja. Un to vajadzētu vispār ne tikai tā izvērst tādā šaurā lokā, bet vajadzētu visiem veikaliem vajadzētu to popularizēt. Tas lauku zemnieks ir vajadzīgs pilsētai. Un nevienmēr jau var aiziet tas pilsētnieks pēc tā lauku produkta, un laukiem ir jāiet pilsētā iekšā.